labākais. Malacis, Cerams, ka būs saņemties. Jā, cerams, ka būs vēl 3. Tagad 8. rezultāts ir 81-24. Kurkovskis. Nu ko, stafete? Stafete. 4x400. Sievietes. Nu, te. Te būs interesanti. Nīderlanda, Polija, Francija, Īrija, Vācija, Beļģija, Itālija, Spānija. Te būs ļoti interesanti. Spānijas kvartets. Mēs, protams, pasakosim notikumiem arī citur. Varbūt mūsu ierakstā parādīs Gailo metienu, katrā ziņā Patriku atkal jāuzslavē. Mardara neieskaitīts. Mardara netiek 8. Itālijas. Itāļiem 1 medaļa. 4x400 stafetes skrējienā Eiropas čempionātos sievietēm ir bijusi 2016. gadā Eiropas čempionātā Amsterdamā bronza. Beļģietis. Beļģietēm 4x400 metru sieviešu komanda nav tik spēcīga kā vīru komanda, bet arī Beļģijas sportistis var parūpēties par kādu pārsteigumu. Vācijas kvartets. Vācietēm Eiropas čempionātu vēsturē pavisam kopā 9 zelta godā. 6 bija Vācijas Demokrātiskajai republikai un pēc tam apvienotai Vācijai vēl 3 godalgas. Vācietēm pasaules rekords joprojām nepieder. Eiropas čempionāta rekords. Eiropas čempionāta. Jā. Un sezonas līderis Īrijas kvartets. Un īrietēm priekškienā neskrēja Adeleke. Eiropas vicečempioni 400 metru skrējienā. Tagad skries. Tagad skries, jā. Mēs redzējām tikko iznākam skrēceļā. Jā, un viņam interesē otro posmu viņa skries. Un Polija. Polija ar Kačmāreku priekšgalā ar Eiropas čempionu. Pirmā polieta, kas noskāja ātrāk par 49 sekundēm šo distanci. Polijas kvartets 2018. gadā uzvarēja Eiropas čempionātā 4x400. Nu, Nīderlandē ar Femki Bolu priekšgalā. Gan Klaveri, gan Pīters. Pīters arī 400 metru barjeras. Viņas visas viņas neskrēja ne Klaveri, ne Pētersa, ne Bola. Neskrēja pusfinālā. Jā, tā kā Nīderlanda ir patreizēja Eiropas čempioni šajā distancē. Un ļoti spēcīgs sastāvs. Jā, Polijai Kačmareka pēdējā posmā, Nīderlandai Bola pēdējā posmā. Vai starp viņām būs dolas par zeltu? Nu, redzēsim. 1969. gada Eiropas čempionāta 4x400 stafetes skrējiens ir sacensība. 4x400 stafetes skrējiens sievietēm ir sacensība programmā. Un arī 2 Latvijas pārstāvis savulaik ir piedalījušās PSRS izlases sastāvā. Romā, pirms 50 gadiem. 74. gadā, jā, gan Ingrīda Barkāna, gan Inta Klimoviča izcīnīja bronzas medaļu PSRS izlases sastāvā tieši šajā distancē. Tieši šajā stadionā. Nu, toreiz tas nedaudz citādāk skatījās, protams, bet nav. Vieta tā pati. Jā, nu redzam. Tas bija 4. etaps. Kačmareka, Bola. Jā. Un kas vīriem? Adeleka būs pēdējā etapā? Nē, Adeleka otros. Otros. Adeleka bija tā, kur izdarīja ļoti lielu darbu jauktajā stafetē 4x400 metru distancē. Jā, vai Īrija uzvarēt. Īrija izcīnīja uzvaru. Nu, un kāda Adeleka ar Kačmareku cīnījās par zeltu 400 metru finālā. Pēdējos metros viņa zaudēja tikai Polijā. Jā. Adeleka vēl ļoti jauna sportista. Nu, pirmais sāpils katrs savu. Kā jau 400 metros, kā jau 400 metru stafetē. Tā. Un otrajā etapā vēl pirmie 100 metri jāveic. Tā, Felfneram neieskaitīts, tā, ka viņš paliek aiz Gailuma. Tā, Tupaja arī trešo neizpildīja francūzis, bet viņš bija virs. Nu, Gailums ir nodrošinājis sev. Jā, vēl tikai pat teorētiski, jā. Denings izpildījis. Jā, pat teorētiski.
Nīderlandē pirmajā posmā Klaver. Pirmā maiņa parasti notiek gludi. 400 metru stafetē, otrajā tur var kaut kas gadīties. Kas Nīderlandē otro skrien? Lizāne de Vita. Nē, Katlīna Pīters. Pīters. Pīters de Vita būs 3. un Bola 4. Pīters 400 metru barjeras skrēja. Vakar viņu redzējām skrienā finālā. Izcīnot. Šķiet bronzu izcīnīja Pīters. Redzam, kā Deleka no Īrijas apsteidz Pīters pēdējā finiša taisnē. Bet Nīderlandē pēdējie 2 etapi arī ļoti, ļoti spēcīgi. Gan Lizāne de Vita, gan, protams, arī Femke Bola. Bola var arī glābt situāciju, ja tas būs nepieciešams. Šeit viss arī gludi, tas ir labi. Projām vadībā Īrijas skrējējs. Un 3. vietā Beļģija šobrīd. Fila Nīlī Īrijai un Maudslija būs pēdējā posmā Īrijai. Beļģietis. Būs Ponete pēdējā posmā. Vai Nīderlandē izdosies samazināt atpalicību no Īrijas? Izdosies. Polija, kur ir Polija? Polija ir 5. Nē, 5. 6. Jā, 5. 6. Itālija vēl klāt. Un pēdējais. Es domāju, nekas nevarētu liekt Femke Bolai. Femke Bola. Vai šeit ir kāda, kas var viņu panākt? Es domāju, ka nav. Vakar ar izcilu rezultātu 52-49 viņi uzvarēja 400 metru barjeras skrējienā, sezonas labākais rezultāts pasaulē. Un Kačmarek tojās. Bet viņai ļoti daudz spēku jāpatērē, lai noķertu pirmā kārtām jau Femke Bolu. Mareka mums jānoķer viņai. Bola šobrīd, protams, skrien daudz rezervētāk nekā Kačmareka. Jo es domāju, ka Bola jebkurā brīdī vēl var pielikt. Redzam, ka Kačmarek ļoti daudz spēku patērējusi. Ir distance pirmajā pusē, nav spēku otrajai daļai. Nīderlandē, Īrija, Beļģija. Tāds ir trīnieks šajā Eiropas čempionātā. Jā, Polijā stafetes pirmā daļa bija slikta. Un pēc tam jau Kačmareka vairs neko nevarēja saglābt. Bola vēl pat beigās palielināja pārsvaru. Pārējais vienkārši nevarēja turēt viņai līdzi, tāpēc arī palielināja pārsvaru. Labākais šīs sezonas rezultāts Eiropā. Īrijai valsts rekords. 4. Itālijā ar jaunu Itālijas rekordu. 5. Francija, Polija šķiet, ka 6. bija. Jā, 6. laikā centās Kačmareka. Neizdevās. Bet tomēr, jā, īrietis ļoti labi nocīnījās līdz pat pašam finišam. Tā, sākušies 4. mēģinājumi šķēpa mešanā. Tagad tieši Patriks Gailovs savu mēģinājumu vai izpilda. Jā, bet interesanti, ka pēdējā mēģinājumā, 3. mēģinājumā Olivers Helanders 85-75. Jā. Un līdz ar to viņš izstūma Kurkovski no 8. Tā kā jauns līderis. Vicelīderis. Jauns vicelīderis. Un viņš tikai par 19 centimetriem atpaliek no Webera. Domāju, ka mēs viņu metienu noteikti redzēsim atkārtojumā. Redzam finišu, ka Femke Bola. Ir viņai, protams, ir viņai rezerve, lai neļautu konkurentē viņu apsteigt. Tālēkšanā tur arī interesanti. Mihambo nav līdere pēc pirmās teciena sērijas. Kārtslēkšanā 6 būs jāveic 2. mēģinājumi 5,65 centimetru augstumā. Priecājās Nīderlandes kvartets. 2. gadu pēc kārtas. Nīderlandietis izcīna 2. čempionātu pēc kārtas. Patrikam neieskaitīts 4. Vai tūs vai vienkārši neieskaitīts.